Vai laulības līgums pasargās? Ko darīt, lai par maniem parādiem nevērstu piedziņu uz laulības laikā iegādātu īpašumu? Varbūt īpašumu norakstīt uz sievas vārda un noslēgt laulības līgumu par mantas šķirtību. Šeit būtisks ir jautājums, vai parādi jau ir radušies, vai tikai nākotnē varbūt būs. Ja parādi jau ir radušies, ir iestājies parādu atmaksas termiņš, tad nodrošināties ir par vēlu. Laulības līguma noslēgšana pēc tam, kad parāds ir radies un kreditori ir izvirzījuši savus prasījumus, nevarēs pasargāt laulības laikā iegādāto īpašumu no piedziņas vēršanas. Kreditori varēs celt prasību tiesā par piedziņas vēršanu uz šādu īpašumu, neapstrīdot pašu laulības līgumu. Jāatceras, ka ar laulības līgumu nevar nodot īpašumu sievai. Laulības līgums neparedz īpašumu tiesību pārēju. Ir jāslēdz vai nu dāvinājuma līgums vai kāda cita veida līgums. Laulības līgums tikai nosaka laulāto mantisko attiecību režīmu, visas laulāto mantas šķirtību vai laulāto mantas kopību.